Sveiki, mani sauc Roberts. Pastāstīšu par savu pieredzi raksturu izaicinājumā. Mums tas viss nevar sākties bez kāda cita cilvēka, kas tev piedāvā un parāda šo iespēju. Un man arī paveicās, kad izlīda no mākoņiem kāds un padeva roku uz šejieni ierasties. Bet kāpēc man tas bija svarīgi? Jo es īsti nezināju, ko tajā brīdī vairs citu darīt. Biju pazaudējis ilgas attiecības, slīku gan alkoholismā, gan arī visādās citās pasaulīgās, nezinu, kā to nosaukt, izvērtībās. Un tagad ir tas punkts, kad tu īsti vairs nezini, kā uz priekšu dzīvot, nu tad pavērās durvis uz šādām iespējām. Pirms šī pasākuma ar kaut ko augšā runājis es nebiju. Godīgi sakot, man arī bija bail to darīt. Uzskatīju, ka es īsti tam neesmu nepiemērots, nepelnījis kaut ko tādu. Tomēr šī pieredze, sākot ar to, iemācījos pirmo reizi kaut vai aizvērt acis un paklausīties kāda cita lūkšanā vai pirmo reizi pateikt vārdu āmen beigās, vai ne? Un tad nonāk līdz brīdim, kad tu vari redzot to visu piedzīvoto, kas kopā ir izdarīts, tie kilometri un sāpošās kājas un slapjās bikses un viss starp to. Tu iegūsti tādu, kā es pat nevaru to nosaukt vairs par komandu. Komanda ir pārāk vienkāršs vārds priekš tā, ko te var iegūt. Tu iegūsti brāļus, tu iegūsti atbalstu, un tu iegūsti arī kaut ko vēl lielāku un spēcīgāku tam visam, kas pāri stāv. Neskatoties uz to visu, kas ir izdzīvots, šobrīd es sēžot, izmircis un noguris. Es varu teikt, ka pa ilgiem laikiem es esmu laimīgs.